Paparžu spilveni. Kas tas ir? Kā tas top? Ko ar to var iesākt? Pastāstīšu jums. Kā zināms, katram stropam virspusē ir spilvens. Apakšā tātad dzīvo bites, tad nāk sedziņa un virsū ir spilvens. Spilvens vajadzīgs labākai temperatūras regulēšanai stropā gan vasarā, gan ziemā. Konkrēti šis ir vilnas spilvens, pildīts ar vilnas atgriezumiem, arī ļoti labs. Bet ir variants spilvenus taisīt pašai. Tas nemaz nav grūti, jo te mežā, mežmalās ļoti bieži sastopams ir meža papardes. Tās nav dārza papardes, kas aug no viena centra, bet tas ir tā kā atsevišķi tādi zari meža papardes. Ļoti tas zars tāds zaļš un liels, un tur diezgan liela tā zaļā masa ir. Tā kā spilveni top diezgan ātri. Kā es to daru? Salasu papardes, vai vienkārši paņemu spilvendrānu un dodos uz mežu un bāžu uzreiz iekšā parastā spilvendrānā kokvilnas. Salasītās papardes bāžu iekšā. Kāpēc man rokās ir cimdi? Tāpēc, kad viņas ir asas, tie kāti ir tādi kokaini, un viņas labi būtu arī mazliet tā kā samīcīt, saspaidīt, lai viņas tā kā, labāk to aizpildu, to spilvenu. Un tāpēc es lietoju cimdus, jo ļoti viegli var sagriezt rokas ar viņām. Es pat lietoju šķēris vai nazi. Tātad piebāžam pilnu spilvendrānu, liekam stropam virsū un lēnām, lai viņš žūst. Viņš apmēram pa nedēļu izžūst, tas spilventiņš. Var likt gan stropiem, kur ir bites, gan vienkārši tukšos stropos. Tur ir ļoti labs gaiss, ļoti laba vēdināšana, un tie spilveni izžūst ļoti ātri. Parādīšu, te ir apmēram pirms nedēļas savākts paparžu spilventiņš. Viņš jau ir izžuvis, viņš ir ļoti smaržīgs, ļoti tāds patīkams, un bitēm arī viņi patīk. Patīk tā smarža, un vēdināšana caur viņiem ir ļoti laba. Savukārt nepatīk papardes pelēm. Un ziemā pele ir viens no tiem dzīvniekiem, kas apdraud bišu eksistenci. Tāpēc it kā tajos stropos, kur ir paparžu spilveni, bite tās peles nedzīvojot. Esmu dzirdējis arī, ka Sibīrijā papardes esot tikušas lietotas madraču gatavošanai. Tieši tāpēc, ka viņas ir smaržīgas un nepatīk pelēm un ir diezgan mīkstas. Nu tā, tas tā kā īsumā. Nav nekas sarežģīts. Mazliet prasa darbu, bet rezultāts ir ļoti jauks. Apskatīsimies, kas mums te vispār notiek šodien. Bitīte strādā. Kaut ko nes. Ir tāds apmācies. Šodien varbūt tā drusku lēnāk viņas te man darbojas. Bet putekšņus nes. Izskatās, ka viss ir labi. Viss ir jauki. Turpinam darboties. Lai jums jauka diena. Paldies, ka klausījāties.